Latvija pirmajā vietā iniciētā un pirms nedēļas Saeimā uzsāktā Latvijas izstāšanās no Stambulas konvencijas ir sacēlusi pamatīgu vētru ne tikai valdībā, bet arī pie Saeimas nama. Turpinām iknedēļas ziņas par Latviju pirmajā vietā frakcijas darbu Saeimā. Un šoreiz par lēmumu projektu, ko iesniedz frakcija Latvija pirmajā vietā un kas tieši skar cilvēku dzīves kvalitāti. Latvija pirmajā vietā deputāti iesniedza lēmumu projektu, ar kuru plānots vismaz 3 reizes palielināt attālumu starp vēja turbīnām un dzīvojamajām ēkām. Ko tas nozīmē? Šobrīd ir noteikti 800 metri, mūsu ierosinājums bija vismaz 2 kilometri. Diemžēl koalīcijas vairākums to neatbalstīja. Lai gan jāsaka, ka mūsu deputāti regulāri tieks ar iedzīvotājiem un cilvēki ir pamatoti satraukti par to, ka vēju parki arvien vairāk ienāk viņu pagalmos. Latvija pirmajā vietā iesniedza arī grozījums likumā par ierobežojumiem saimnieciskās darbības veikšanai aizsargājumās teritorijās. Proti, lai lauksaimniecības vai meža zemju īpašnieki saņemtu pienācīgu tirgus vērtībai atbilstošu kompensāciju ik gadu. Lieki piebilst, ka šis likumprojekts jau otrais virzīts 14. Saeimas laikā, atbalstu tā arī neguva. Un vēl 34 gadus pēc janvāra barikādēm frakcija Latvija pirmajā vietā Saeimas izskatīšanai ir iesniegusi grozījumus likumā par barikāžu dalībnieka statusu, lai savā veidā pateiktos cilvēkiem, kas stāvēja uz barikādēm un bija gatavi ziedot pat savu dzīvību par Latvijas neatkarību. Grozījumi paredz, piemēram, pensionēšanās iespēju 2 gadus ātrāk vai arī atvieglojums, kas ir saistīti ar veselības aprūpi. Tomēr jāsaka, ka jau otrais 14. Saeimā iesniegti šādi grozījumi likumā vairākumu atbalstu neguva. Frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāti ir nosūtījuši kārtējo vēstuli premjerei Evikai Siliņai un šoreiz ar jautājumiem par 25. septembrī noslēgto memorandu starp Latviju visaugstākajā līmenī un Vācijas uzņēmumu Rheinmetall par artilērijas munīcijas ražotnes izveidošanu Latvijā, kur Latvijas pusē uzņēmumā piederētu 49% mazākums, Vācijas pusē 51%. Atšķirībā no Latvijas politiķiem, kuri ar lielu sajūsmu komentēja šo memorandu un nākotni, Igaunija izrādās ir atteikusies no identiska piedāvājuma. Kādēļ? Tādēļ, ka Igaunijas aizsardzības ministrs ir teicis, ka valstī tas prasītu pārāk lielus ieguldījumus pirmkārt, otrkārt valstī nebūtu vairākuma šajā uzņēmumā un treškārt valstī būtu jāpērk šī munīcija, obligātā kārtā. Līdz ar to mēs uzdevām jautājumu Evikai Siliņai, vai tiešām Latvija nav izvērtējusi Igaunijas pieredzi. Šai nedēļai tas viss. Paldies, ka skatījāties! Ar ziņām par darbu Saeimā iepazīstināju es, Līga Krapāne, un tiekamies jau pēc nedēļas. Bet jūs komentējiet, kritizējiet, rakstiet mums. Stambulas konvencija skar ideoloģiskus jautājumus. Vai tieši šis papīrs samazina vardarbību, vai tomēr tā ir svešas ideoloģijas ievazāšana?